Sanita, tev laikam nesanās. Reāli nebūs šodien. Labvakar, OTV skatītāji. Labvakar, skatītāji. Ar jums kopā ir Zane un Sanita. Zani, kāda šovakar tēma ir lidmašīnas mums? Sanita, mūsu šodienas tēma ir mājturība skolās. Bet ar citu, man jau likās, ka lidmašīnas arī ir beigas svarīgi, jo tas ziņo, ka nevar nolaisties lidostā, beigām migla uznākas. Nu, noteikti ir jāmāk mājturībā arī iemācīties. Vai ne? Bet man baigi nesanāk. Tāpēc mēs šovakar uzaicinājām studijā viesi Anniju. Čau, Annija. Sveikas, meitenes. Annija ir topošā skolotāja, kura bērniņiem pirms skolas un sākuma skolas laikā mācīs mājturību arī. Vai ne? Jā, tieši tā. Cik svarīgi ir vispār ar pirkstiņiem nodarboties pirms skolas laikā? Manuprāt, rokdarba un mājturība ir pats svarīgākais priekšmets pirmsskolā bērņiem, jo viņi vairāk loka, jo viņi vairāk darbojas ar dažādiem sīkiem priekšmetiem, sīkām detaļām, jo vairāk viņi vingrina pirkstiņus. Savukārt pirkstiem galos ir tādi nervi, kuri smadzenēs ir tieši blakus runas nerviem. Līdz ar to, jo vairāk bērniņš strādā un loka ar pirkstiņiem, jo labāk viņam attīstās runa. Aha, bet tas ir tikai bērnībā. Varbūt, ka tie, kas ir kaut kādi amatnieki, viņi tādi beigie runātīgi. Vai tagad, ja kādam jaunietim vēl nepadodās tā kārtīgi, tā skaidri raiti runāt, arī tagad tas var locīt? Varbūt tur mēģināt. Bet jāspiež datoru podziņas, pirksti nervi kustinās. Arī, jā. Bet skatītājiem mums bija ļoti interesanti noskaidrot, kāda tad šobrīd ir mājturība skolās. Es skolu pabeidzu pirms 5 gadiem un atceros ar visu adīšanu, tamborēšanu, vai tas joprojām ir aktuāli? Oi, kudī, man tas laiks, kad es beidzu skolu vispār, kurš gadsimts bija. Jā, un ko vispār jaunieši domā par mājturību? Jā, tāpēc mēs ielūkojamies Twitterī, ko tur labi čivina par mājturību. Mājturība ir tik garlaicīga. Labrīt! Šodien stundas ideālas. Īpaši uz skolu nesteidzos, jo pirmā ir mājturība. Mājturība ir interesantākais mācību priekšmets skolā. Dažreiz es brīnos, kā meitenes vispār ir sekmīgas mājturībā, jeb jau 3. reizi piedega cepumiņa evakuācija. Tomēr nav tik traki, kā sākumā likās, kaut kāda ideja ir, bet tagad gan tāda atpūta 2 stundu garumā mājturība. Skatītāji, atgriežamies studijā, un pie mums ciemos ir Annija, arī mājturības skolotāja. Jā, sveiks, meitenes. Anni, kā tu vērtē Twitterī? Daudziem bija viedoklis, ka mājturība, var bastot, var neiet, tas ir tā, starp citu. Manuprāt, tas ir ļoti atkarīgs no skolotāja attieksmes, jo ja skolotājs sevi velta šai mācību stundai, ja viņš tai gatavojās, ja viņš patiešām ieliek sevi un katru bērnu, kurš atnāk, viņš uzrunā un pasaka paldies, ka tu ieradies un ka tu esi svarīgs, tev sanāks viss. Ja ne šodien, tad nākamajā reizē tev sanāks. Tad bērnam radīsies tā piederības sajūta, ka viņš ir vajadzīgs un ka viņš ir svarīgs, noderīgs, un tad viņš arī vēlēsies ierasties šajā mācību stundā. Un bija ļoti interesanti saruna vakar ar Annijas skolotāju, kura skolo viņu par skolotāju. Un tad viņa arī minēja tādu piemēru, ka dažkārt skolotāji uzdod, piemēram, uztaisīt adventas vainadziņu no kaut kāda pelēka plastilīna, un tur tādi pelēki kaut kādi struntiņi stāv. Un, kad īstenībā, ja sākuma skola svarīgi ir tā pirkstu kustība, tad vēlāk ir svarīgi arī tas gala rezultāts. Protams, jo bērniem ir ļoti nepieciešama motivācija, kāpēc to darīt, kādēļ man ir jādara tieši šis darbs. Nevis tagad tamborēsim, es tagad notamborēšu 6 tamborēšanas paraugus un parādīšu, tas māk, un pēc tam mēs viņus izlidinam izkastē.
Viņi var tamborēt, pēc tam visa klase, piemēram, salikt kopā un izveidot kādu skaistu sēgu, kura tiek skolā izlikta vai teātra pulciņā izmantota. Kad viņi jūt, ka viņu darbs ir svarīgs, ka viņu darbs ir novērtēts un kad, redz, viņi arī var izdarīt lielas lietas, nevis tikai kaut ko, un ko pēc tam izlidinām izkastē, kas bezjēdzīgi stāv. Jā, arī vecākiem ir tiešām liela loma, lai novērtētu to bērnu darbiņu, un to es noskaidroju arī šodien veidojot sižetu. Es devos uz vienu no skolām un runājos ar mājturības skolotājiem. Paskatāmies! Šūšana, adīšana, tamborēšana. Lai gan pagājuši jau 5 gadi, kopš es esmu beigusi vidusskolu, vēl joprojām palikusi atmiņā mājturība. Kādas prasmes šobrīd apgūst skolnieki? Vai laikam ejot tās ir mainījušās? Man ir ļoti liela interese to uzzināt. Tāpat arī iespēja atkal pabūt skolā. Es parunājos gan ar meiteņu, gan puišu mājturības skolotājiem, kuri ir pārliecināti, ka prasmes, kas tiek iegūtas mājturības stundās, jauniešiem lieti nodara arī turpmākajā dzīvē. Mēs šeit dzīvojam diezgan draudzīgi un jūtamies tiešām kā mājā. Mērķis ir puiši sagatavot dzīvē reāli, pietuvināt viņiem dotos praktiskos uzdevumus tieši reālai, kas viņus sagaida turpmākajā dzīvē. Vīrietis, kas nemāk iedzīt nagu, ieskrūvēt skrūvi, un, tas tā pusvīrietis pēc man liekas. Ja? Un kas vēl tāds ļoti svarīgi, ka viņiem darbi netiek doti obligāti darbs izgatavot visiem kaut ko vienādu, nezinu, lieldienām zaķīt izzāģēt vai kaut ko tādu, bet viņi paši nāk ar savām idejām, gatavojas vai no radiniekiem, kad ir jubileja, vai mīļotai meitenei. Viņi nāk ar savu ideju, ko mēs izdomājam, ka procesu izvēlamies materiālu, un viņš to izgatavo. Brīva viņa izvēle. Bet puišiem ir interese darboties? To var pašiem puišiem pajautāt. Pašlaik viņiem ir grafiskā valoda, kas varbūt viņiem ne ļoti patīk, ja? Bet, tad, kad sāksies, mums jau praktiski darbs ar koku strādā, mums liels bloks koku strādā, pat cik es pat uz galvenieks restaurācijā, tad mēs kā vairāk ar kokiem. Mums ir virpoši, pajautājiet viņiem, viņiem patīk zāģēt un kaut ko izgatavot. Jā. Skolotājs Rolands Bučkovskis ir pārliecināts, ka puišiem ir jāmāk strādāt ar rokām un pašiem kaut ko izgatavot. Līdzīgi ir arī ar meitenēm. Kā noskaidrojām, adīšana, izšūšana un tamborēšana vēl joprojām ir aktuāls nodarbes mājturības stundās, taču šajos procesos tiek meklēta radoša pieeja. Mēs šujam spilvenus, bet lai tas spilvens nav kopija no kāda žurnāla, bet kompozīcija ir paša bērna izdomāta kompozīcija. Protams, mājturība nav bez gatavošanas, tātad uzturmācība, gan nedaudz teorija, gan praktiskie darbi. Vēl mums ir iespēja arī nodarboties ar pērļošanu un aušanas iemaņas. Kad meitenes pirmo reizi apmeklēja mājturības stundu, viņām bieži vien ir jautājums, kāpēc šādas stundas ir nepieciešamas. Tātad, kad mēs ar meitenēm skolā tiekamies, jau pirmajā stundā mēs arī par to runājam, kāpēc nepieciešama, un tad mēs pārunājam visādas sadzīves situācijas, un iznāk, ka nevienmēr klāt ir mamma, nevienmēr klāt ir vecmāmiņa, un neviena diena īstenībā nepaiet tā, kad nevajadzētu kaut ko piešūt, nevajadzētu izgatavot sevi ēst, un jo tālāk, jo trakāk. Dzīvē ar to vajag tikt pašam galā. Un tad labāk naudiņu tērējam tādās lietās kā ceļojumi vai nopērkam skaistus zābakus, bet tās lietiņas, ko mēs varam izdarīt pašas, tiekam galā pašas. Un par to, kad vispār tās visas lietas mums sniedz gandarījumu sajūtu, ko mēs vispār nevaram nopirkt veikalā, tas ir laikam tas pats svarīgākais. Mājturību māca no 5. līdz 9. klasē, bet atsevišķās skolās tas var atšķirties. Daļa meiteņu par mājturības beigšanos ir priecīgas, citas savukārt ir bēdīgas. Kā atzīst skolotāja Sanita Čiekura, jebkurā priekšmetā ir tā, ka labāk patīk tie priekšmeti, kas labāk padodas. Kam mazāk veicas, tas, protams, labprāt darītu kaut ko citu.
Mēs zinām, ka jāiemāca bērnam būtu strādāt ar visa veida materiāliem, tekstilu materiāliem un papīru un darbarīkiem dažādiem, vai ne? Un pamazām tās prasmes arvien sarežģītākas paliek, precīzākas, ja? Un kas ir pats galvenais, kad jau vecākās klasēs mēs vēlētos vairāk, lai tas darbs tiek pabeigts. Ne tikai iemācīties pamatprasmes dažādās rokdarba tehnikās, bet iemācīties darbu plānot, iemācīties apzināties savas kļūdas, tad iemācīties nonākt līdz rezultātam un pārvarēt arī šķēršļus tajā darba procesā. Skolotāja Sanita Čiekure par mājturības skolotāju strādā jau vairāk nekā 20 gadus. Viņa atzīst, ka prasības, ko mums uzliek laiks, mainās. Mums tagad vairs nederēs tādas vārciņi, kas drusciņi šķībāk sašūti. Mēs gribam ar perfektiem svārciņiem staigāt, vai ne? Mums nederēs arī tāda vēstīta, kas varbūt nav tur tik ideāla, vai ne? Jo mums prasības pret dzīvi ir uzkāpušas ļoti augstu, vai ne? Un tad varbūt tās prasmes, kādā bērns strādā 7. klasē, 8. viņš nevar to ar savām rociņām tajā brīdī vēl izdarīt. Un kāda ir jauniešu interese? Interese ir pietiekami, es domāju, tāda pati, jo tā vēlēšanās darīt ar savām rokām, viņi nevar pazust. Tāpat kā vēlēšanās dziedāt vai dejot vai kustēties, tās ir dabiskas cilvēka attīstības tādas lietas. Mūsdienu jaunietis labi zina, ka zeķes un skaistus adījumus ļoti viegli ir nopirkt arī veikalā, bet mājturība dod iespēju novērtēt citu cilvēku darbu un prasmes, jo jaunietis pats ir izmēģinājis, kā tas ir. Skolēni iemācās, cik laika ir jāpatērē vienai vai otrai lietai. Tehnikas iemācās atpazīt, vai tas ir uzausts vai uzadīts. Dažām meitenēm tik ļoti iepatikusies mājturība, ka pat pēc 9. klases beigšanas viņas turpina mājturības darbiņus. Šobrīd mēs mācāmies 10. klasē, un tādējādi mājturības mums vairs nav, bet diezgan ļoti pietrūkst tas, ka nav vairs tās stundas. Bet mēs turpinam, mēs divi esam mājturības fakultīvā, un mēs turpinam tās mācības, visus tos darbus darīt aptās. Godīgi sakot, 5. klasē man sākumā mājturība nepatika, nepiesaistīta ļoti, bet tagad, kad jau gāju uz beigām, tad tiešām šausmīgi iepatikās nākt uz stundām un mācīties un darīt. Mājturības stundu apmeklējums mani pārliecināja, ka šajā priekšmetā apgūtās prasmes lieti var noderēt jaunieša dzīvē, un laika ritējums tās neietekmē. Zane Cirīte, Toms Ezerietis, Optimistu televīzija, OTV. Nu, ko skatītāji, esam atpakaļ studijā un viesos mums ir Annija, topošā jaunā skolotāja. Annija, kā tev liekas, kā motivēt jauniešus pabeigt līdz galam darbiņus, jo arī manā sižetā pieskārās jautājumu par to, ka jaunieši ļoti bieži kaut ko iesāk un nepabeidz, un tas ir raksturīgi mūsdienu jaunietim. Viņam ir ļoti stipri jāredz tas mērķis, kādēļ viņš dara. Kas ar viņa darbu notiks pēc tam? Vai viņš tiks nolikts vienkārši plauktā, kur viņš akurāsies putekļiem, vai arī, piemēram, viņi kokgriezumos izveidos skaistus svečturus puiši un pēc tam Ziemassvētkos dāvinās, piemēram, kādai labdarībai. Bet ko darīt, ja nepadodās? Ja Padodās visiem, jo skolotāja attieksme ir svarīga. Ja skolotājs pie tā bērna pies un pateiks, nav svarīgi, tev nesanāca šitais, nāc, es tev palīdzēšu. Es būšu tev blakus un mēs sataisīsim abi divi, jo es neesmu redzējusi nevienu gadījumu, kad nesanāk darbs bērnam līdz galam. Jā, bet vai mājturība tas nav tāpat kā vienalga citu priekšmetu matemātiku, arī tur ir kādam padodas, kādam nepadodas, un tad arī viņiem attiecīgi nepatīk tā matemātika? Protams, ir bērni, kuram padodas mazliet grūtāk. Tāpēc arī, sakot, ar 5. klasi iedalās divās grupās. Viena grupa bērni paši var izvēlēties, uz kur iet, un viena grupa ir tā, ka viņi vairāk nodarbojas ar radīšanu, šūšanu, ēst gatavošanu, un otra ir, kas ar koku, metālu un tā. Un puiši un meitenes var paši izvēlēties, uz kuru un abām grupām doties. Vai tad nav sadalīts jau tā, ka meitenes var iet ar koku nodarboties? Jā, droši, jo tas arī atkarīgs no skolotājiem, bet viņi drīkst tā iet. Es zinu, jo man pagājušajā gadā man brālis arī gāja,
un darbojās ar ēst gatavošanu. Viņi mācījās visi kopā ar meitenēm puiši gatavot ēst. Jā, arī manā skolā arī puiši gatavoja picas savā kokapstrādes kabinetā. Starp citu, runājot par Twitter, es tur tā sēžu bieži. Es atradu ļoti daudz māmas, kas ir neapmierināts, jo tagad mājturībā liekot taisīt pīcis, hamburgeris, jādz neveselīgos ēdienus. Bet runājot par puišiem, kuri aktīvi apmeklē mājturību un gatavo ēst, es sagatavoju kādu ļoti interesantu cilvēku stāstu, skatāmies video. Nu, ko skatītāji, es vēlējos ar jums padalīties ar kādu īpašu cilvēku stāstu, ar kādu skolēnu, kuram īpaši tuva būtu mājturība. Tādēļ es ierakstīju sociālajos portālos un atsaucās ļoti daudz cilvēki, kur ieteica bērnus, kuri pat vēl neiet skolā. Taču īpaši mani uzrunāja stāsts par kādu 10. klases skolēnu Kristiānu. Tāpēc dodamies šobrīd pie Kristiāna lūkot, kāds ir viņa stāsts. Kristiāna mamma mums pa telefonu atklāja, ka viņas dēls mājās gatavo dažādus gardus ēdienus un ka Kristiāns labprāt mājās eksperimentē īpaši ar kūku receptēm. Vai tu pats arī zini gūtas receptes? Izdomāt receptes, tas nav mans lauciņš, bet ir trāpījies pagatavot arī ko sarežģītāku. Kas ir viss sarežģītākais, ko gatavoji? Es domāju, ka viss sarežģītākais bija, kad mēs veidojām pīci tomēr. Pīca bija diezgan smalka un bija jānotrāpa īstais laiks, kas bija jāliek. Nu, tā, lai nebūtu arī jāls vidus un arī oglīte. Un kas ir tavs mīļākais ēdiens, ko tu esi gatavojis? Latvisko tulkojumu es nezinu, bet angliski saucas Queen of Puddings. Kas tur ir jādara? Recepti ir samērā vienkārši, pārsvarā dominē piens. Principā var likt klāt dažādas garšvielas pienam, kurā pēc tam tiks iemērkta grauzdēta maize. Un pēc tam tiks cēpts īsāk sakot, tiek maize izcepināta pienā. Pa virsmu nāk neliels skābenes želejas slānīts un tad putot ola. Bet, protams, ka mājturībā māca daudz un dažādas lietas, ne tikai ēst gatavošanas prasmi. Pēdējais, ko laikam atceros, mums bija jātaisa korpusu pulkstenim. Nu, pulkstenis, protams, vairumā bija elektroniskais. Nu, bet ciparnīca bija vajadzīga gan. Un tu no koka taisīji? Korpusu no koka. Nebija plakanes, šāds vairāk telpiskāks, cilindra veida. Koka apstrādēm mīļākie uzdevumi ir tādi, kur skolēnam ir ļauts pašam izpausties, kur tiek dots uzdevums kaut ko izveidot pēc parametriem, bet principu taisi tu pats. Vēlējāmies noskaidrot, vai arī Kristiāna klases biedriem patika mājturība. Daudziem patika, tāpēc, ka bija, kā es teicu, brīvā atvasaras mājturības stundās. Visi var brīvi runāt un strādāt. Un kā ar skolotāju? Skolotājs, tagad ir jauns, protams, bet iepriekšējais bija ļoti draudzīgs, viņš visiem palīdzēja, kad vajadzēja. Bet kādu mājturības stundā apgūtu prasmi Kristiāns mums prezentēs šodien? Šodienas uzmeistarošu ātru istabas stampu mazo. Tiem, kas dzīvos vieni, tā lai var fiks tūts samīcīt vai tam līdzīgi. Kristiāns jau mācās 10. klasē un mājturība skolā viņam vairs nebūs jāapgūst. Taču viņš atklāja, ka turpinātu to mācīties ar lielāko prieku un plāno lūgt skolā arī papildu stundas mājturībā, bet mēs jautājām, ko Kristiāns novēl visiem, kuriem mājturības stunda skolā vēl tikai priekšā. Kam priekšā mājturības, ko? Jāmācās citīgi, jābūt čakliem. Dzīvē tas noderēs, tas ir skaidrs. Vaicājām pasniedzējai, kura apmāca jaunos pedagogus, cik svarīga ir mājturība un kāds ir skolotāja mērķis uzdodot šos uzdevumus. Būtu ļoti svarīgi, lai būtu šis tā pēctecība, ka skola turpina to, kas ir iesākts pirmsskolā. Lai nedarītu to pašu, lai pirmsskolā nebūtu pārāk sarežģīti uzdevumi, lai viņam, jo kāds ir mūsu mērķis?
lai viņš gribētu vēlreiz kaut ko tādu uztaisīt, vai viņš nekad nemūžam vairs negribētu ar rokdarbiem nodarboties. Lūk, un te varbūt ir arī tā nozīmība, un dažkārt liekas, ka arī šķiet, ka skolā vajadzētu vairāk integrēt, pēc būtības šos te. Un es domāju, ka radoši skolotāji arī tā dara, ja? Bet pirmskolā pilnīgi noteikti. Mājturība ir pašā augšā. Tās ir emocijas, tā ir sociālā attīstība, tā ir psihiskā attīstība, kurā ietilpst arī šī te radošā, ja? Un tas ir prieks. Nu, lūk, tādēļ devāmies pie priecīgi strādājošā Kristiāna lūkot, kā viņam sokās ar virpošanu. Čau, Kristiāna, pastāsti, ko tu tagad darīsi? Tagad sagatavoju gatavu. Tātad pirmais, kas ir jāpanāk pilnīga forma. Tad tā būs sagatavoju pilnībā, pati pilnīgi. Un tad jau pamazām varēs sākt veidot galvenās formas, tam, ko mēs censīsim. Un cik svarīgi arī noteikti ir ievērot drošības noteikumus? Tas ir pats svarīgākais, jo atceros, ka skolotājs aizskāja, bet viņš mācīja mums tā, ka pirms tu kaut ko tāds jau virpots, pārbaudi, bet tas kokgabals nekur nelido, kad iesāc virpot. Tad sākam virpot un vēlam veiksim Kristiānam. Nepagaid skatītāji pār 10 minūtes, kā stampiņa ir gatava. Cik sarežģīti bija? Sarežģīti stampiņi, tas vēl ir pavisam viegli. Sarežģīti ir, kad jāizgatavo identiskas detaļas, kā krāsums, večturiem un tādā garā. Bet skatītāji, ziniet, ir tāds teiciens, ka īstam vīrietim ir jāuzceļ māja, jānosit čūska un jāizaudzina dēls. Es ieteiktu meitenes pārbaudiet puišiem, cik viņiem bija atzīme mājturībā, jo Kristiāns spēja ne tikai tās 3 lietas, par ko es esmu pārliecināta, bet arī pagatavot fantastiski garšīgu ēdienu, un, ja nepieciešams, arī izgatavot to, ar ko gatavot ēdienu. Sanita Balode, Artis Supe, Optimists televīzija OTV. Esam atpakaļ studijā un turpinam runāt par mājturību. Ko, Annika, kā tu vērtē, ka ir šāds puisis, kurš tik aizrautīgi un dedzīgi apmeklē mājturību? Manuprāt, tas ir lieliski, jo arī, kā mēs zinām, kad vīrieši labākie pavāri. Jā, tā runā. Jā. Tas ir ļoti vērtīgi. Kāpēc gan vīrietis nevarētu būt mājturības skolotājs? Zini, es iedomājos arī, kāda vispār ir skolotāja motivācija, kas ir viņa lielākā alga? Skolotājiem pats svarīgākais ir redzēt, ka bērns attīstās, ka bērns iemācās jaunas lietas, piemēram, te pašā pirmsskolā, kad viņš tikko atnāk, tur knapi 3 gadiņi, un kad viņš ir iemācījies griezt ar šķērēm, un tad tas bērns var tiešām 2-3 stundas to vien sēdēt un darīt kā griezt un griezt. Un, kad viņš to ir iemācījies, viņam tas ir gandarījums, un skolotājiem arī tas ir gandarījums, jo tas ir solis uz priekšu, lai varētu nākamos darbus veikt. Un otrs pats svarīgākais ir vecāku vērtējums, kad vecāki tiešām kaut ko vienkārši pasaka paldies, kad viņš ir iemācījies, jo viņš nemācēja kaut kādu konkrētu lietu. Un tā, un pat alga, tas ir tā pie skolotāja darba. Tas nozīmē, ka Kristiāna skolotāja ir laimīgākā skolotāja pasaulē, droši vien. Tā ir lielākais tāds apbalvojums. Lai gan es tā neiemācījos neko tur taisīt, neko tādu kā tevi. Nē, par reizi gatavošanu es vispār tiešām neko neatceros, ko es taisīju mājturībā. Es vairāk atceros tās zeķes un tos džemperus un visu to, bet es arī neatceros, man mājās vairs nav nekas palicis. Es tiešām nezinu, kur tas viss ir, ko es veidoju. Bet, Annika, kā tiek veidota skolu programma? Sākumā tātad mēs noskaidrojam, ir svarīgi attīstīt šis pirksta tausta, vai ne, kas attīsta runu. Un kā tālāk jau vecākās klasēs tiek sadalīts? Protams, ne tikai taustu mēs attīstam arī redzi un ožu, kas ir ļoti svarīgi, kā arī dzirdi. Osta līmi. Nē, mēs darbojamies ar dabas materiāliem, čiekuriņi, sūniņa, zariņi. Mēs varam pasmaržot, kā viņi smaržo, ar ko atšķirās kadiķa zariņš.
smarža, kas ir ļoti specifiska. Un šādas lietas pēc tam. Labi, pagaidām izklausās ļoti labi. Es līdz 4. klasē tātad arī ļoti citīgi varētu sekot līdzi un iet uz šīm darbmācībām un visu darboties. Jā. Pēc tam tas grūtākais jau ir pēc tam. Tas stāsti. Tā, grūtākais. Nu, tas arī ir kā iedrošina. Protams, tur ir jāsēž, tur ir vairāk jāpamācās, ir īpaši ar radīšanu, tamborēšanu, kas ne visiem iet ļoti viegli. Tāpat arī zēniem pie kokgriezumiem vai meitenēm. Bet, manuprāt, ja skolotājs iedrošina, ja viņi redz tam darbam jēgu, ja viņi saprot, kādēļ, tad tas ir ļoti jauki, un viņi pamazām iesaistās, vai viens otru, tā teikt, pavelk uz darbiņu. Jo, zini, tas tiešām ir tā, šobrīd ļoti daudz, kas ir nopērkams jau veikalos. Tas pats džemperītis tiešām, nu, piemēram, par 3 eiro tu vari nopirkt jau daudz ko gatavu, un ir tā problēma, kā jaunietim motivēt, lai viņš pats to gatavo. Tie mācījās uzadīt skaistu šāli, un kur tu vecmāmiņai varēsi uzdāvināt, vai māmai Ziemassvētkos. Paskaidrot bērniem, ka tā vērtība neslēpjas naudā, bet ka tā vērtība ir darbā, ko tu dari. Un tā ir iespēja arī pēc tam pērkot kaut ko ar rokām gatavot, tu zini to vērtību, tu zini, cik ilgs laiks ir jāiegūt, lai to izveidot. Tu redzi kvalitāti, arī māturības standartā ir tas, ka bērnam jāsaprot cena un kvalitāte. Tā kā tas ir ļoti vērtīgi, ka viņš apzinās to, ka neslēpjas tā vērtība naudā, bet tajā, ko viņš dara, tā viņš var līdz Ziemassvētkiem visai ģimenei sagatavot dāvaniņas. Un arī vēlāk kļūt par pavāru vai tādu profesionālu amatnieku, vai ne? Bet kā tu redzi vispār mūsdienu jaunatni? Vai viņi turpinās tās iesāktās tradīcijas un ar rokām darbošanu? Varbūt arī skolu programmu, vai viņi vajadzētu mainīt, vai viņi ir labi? Man patīk, ka ļoti daudzās skolās, ja pat mazākajās klasītēs, visi brauc ekskursijās, bet brauc, kur maizīti cep. Nevis uz maizes ceptuvi, bet uz lauku viensātām, kur tiešām viņi redz to krāsni, kā tas viss darbojās. Brauc uz dažādiem brīvdabas muzejiem, kur viņi redz tos senos amatus, un tad ir dažiem, kuriem tas ļoti aizrauj, un viņi pēc tam aiziet projām uz laukiem un veido savu sapņu mājiņu, savu mūzēku, un kaut ko tam līdzīgi. Jo bērniem ļoti patīk, tīpaši, ka viņus pielaiž 11 bērnus pie abras, kur mīca mīklu, tur viņi varētu pusdienu nodzīvoties. Anīta, tu pašā skolotāja, tu jau zini, ko tu uzdos saviem bērņiem maitrībā? Es noteikti zinu, ka mēs pie papīriem un pie galda daudz nesēdēsim, jo viņiem patīk. Tad locīšana nebūs? Būs. Mazliet būs. Bet locīšana var arī, kā es esmu izlocījusi māju, lai gan viņu varētu izlocīt no mazliet stingrāka papīra. No kartoniņa? Jā, tāda no pustietā kartona. Un šeit ir lieliska priekšmeta integrācija, kad ne tikai mājutrība viena pati par sevi pastāv, bet šeit ir mājiņa, kuru mēs pēc tam nākamajā stundā varam aplīmēt ar dažādiem papīrīšiem vai spīgulīšiem, mantiņām, vai arī, piemēram, iztamborēt lodziņus, durtiņas. Mēs varam noklāt garo tāpeti, salikt visi mājiņas rindiņā, bērni vienā pusē, otru otrā. Un tad arī mēs varam viņas sanumurēt tā, kā ir uz ielām vienā pusē pāra cipariņa, otrā nepāra. Un tā ir lieliska mācību priekšmeta integrācija, jo viņi reizē ne tikai mājturību apgūst, bet arī matemātiku un tīri ar dzīvi saistītas lietas. Satiksmes noteikumi. Arī, protams. Tu varētu uz rītdienas raidījumu arī iemācīties izgatavot māju un rītā arī gan man un skatītājiem parādīt, un mēs visi novērtētu. Es bērndārs līmeņa mājiņu var uzlocīt. To mēs paskatīsimies, un tad nākamajā reizē es viņu izkrāsošu. Jā, bet tas komandas darbs, kas arī pirmsskolas skolā ir ļoti, ļoti svarīgi. Pirmsskolas skolā. Doktora grādu. Bet, Anī, vai tev ir kāds novēlējums mūsu skatītājiem? Skolotājiem es novēlu ļoti lielu izturību, lai viņiem ir spēks gatavoties šīm stundām, lai viņiem neaptrūkstas ideju, jo šodien ir arī internets, kur mēs varam apskatīties ļoti daudz ideju. Tad vecākiem prasa novērtēt to darbu, ko skolotājs dara un iegulda, un bērniem es novēlu šo prieku un gandarījumu, lai viņi novērtē savus darbus, lai viņi priecājas par to, ko viņi paveic. Jo katrs viņu darbs ir ļoti svarīgs. Un
visi darbiņi viņiem padodās. Nav svarīgi, ka varbūt kādam labāk vai sliktāk, bet katrs darbiņš ir īpašs un mīļš un svarīgs. Ziniet, tad man ir jātrenē pacietība, lai veiktu šādus roku darbiņus. Nu, ko tad? Es domāju, ka ar šo lielisko nobeigumu arī mēs varam atvadīties šovakar. Esiet pacietīgi, lokiet mājiņas, es līdz rītdienai mēģināšu tādu uzlocīt. Jā. Un tad, lai jums ir izdevusies atlikusī darba nedēļa. Atā. Atā.